Ok, reko ir schēma. Tātad kā 1, kā 2, kā 3, te 1, te 2, te 3. Rekur doti T vērtības un noteikti maksimālo K vērtību, jeb citiem vārdiem maksimālo pastiprinājuma koeficientu vērtību, lai sistēma paliek stabilā. Vot tāds uzdevums. Nu, ar ko sākam? Ar to, ka mums ir nepieciešams uzrakstīt raksturīgo vienādojumu, tātad D. Kas būs D? Nu, labi. Sāksim secīgi, lai būtu šeit ir V. Kur būs raksturīgais vienādojums D. Un attiecīgi tad, izmantojot Mihailova metodi, sāksim skatīties, kā uzzīmēt tātad raksturlīknes un kā tad noteikt, vai sistēma stabila, nav stabila. Tad jums būs jāizreicina, un es jums šeit vienkārši pa soļiem palīdzēšu. Oi, vajadzēja uzreiz taču rakstīt, taču šeit ir pusotrs S, pusotrs S. Man kaut kā tā sanāca, bet varēja arī kļūdīties. Tāpēc jāpārbauda. Nav tas 0,1 s kvadratā, tur nav pa daudz. Tā, kur nav pa daudz? Man liekas, ko jūs uzrakstījāt 0,1, bet nenodzēsāt viņu, un pēc tam pierakstījāt vēl 0,3. Ā,
Tā Nu, tūlīt, tur S kvadrātā, kur ir tur. tūlīt, jā, saprotu, tad, jā, tad šeit man tad šitais bija. Šitais pēc tam pusotrs uzreiz 0,3. Jā, tad šitais ir liekas. Šitais ir liekas, jā. Šitais ir liekas. Šitais mums būs liekas. Tad attiecīgi šeit mums būs nevis 0,9, bet 0,8. Tā? Tā varētu būt, jā. Jā, Ok. Tad attiecīgi tagad es. nu, protams, vēl tās K1, K2, K3 arī plus. Jā. Un šeit tad attiecīgi, jā. Tas pēdējais. Kur ir mūsu koeficients? Tā aizvietojam, tad parakstam. Attiecīgi tad mums būtu 0,1 j kuba omega kuba plus 0,8 j kvadrāta omega kvadrāta plus 1,7 j omega plus 1 plus k. Tad j kuba tas mums būs mīnus 0,1 j omega kuba mīnus 0,8 omega kvadrātā plus 1,7 j plus 1 plus k. Tā, kur mums palika j šeit. Tad attiecīgi, kas mums ir? Mums ir x. Nu labi, lai būtu u un v. Tad un v. Mums ir plus k. Un attiecīgi j mums ir šeit. Vajadzēja kompaktāk. Ok. Tā, re, kur ir. Tad mums ir tad divi ceļi. Ko mēs te varam darīt? Mēs varam mēģināt izteikt kā un zīmēt raksturliknes. Vai uzreiz sazīmēt UV un varbūt pie reizes izdosies saprast, kas ko. Nu, apskatīsim uzreiz divus variantus. Tad paskatīsimies, kura mums ies labāk, kura sliktāk. Tad mums, iepriekšējā reize, vēlreiz atgādinu, tur ir video, tad mēs varam vai uzreiz UV konstruēt grafiski, ja, vai varam izteikt kā un tad zīmēt grafiski.
pamēģināsim tad pirmo variantu. Tad, un pēc tam arī mums jāpārbauda būs. Tā. Zīmējam tad tabulu. Ok. Ja omega ir 0, ar ko vienāds U? Un 1 plus kā? 1 plus kā. Un V? 0. Mēs šeit aizmirsim. Omega. Arī omega. Jā, ok. Tad ja mums ir bezgalība, tad kas ar U? Mīnus bezgalība sanāk. Un kas ar V? Šeit ir koeficients pie trešas pakāpes. Bezgalība trešā pakāpe būs lielāka nekā bezgalība pirmā pakāpe. Nu, ok, šito var arī parakstīt, lai būtu jautrāk dzīvot. Ok, lai U būtu 0, kur mums ir U? Šeit, lai būtu 0. Labi, šeit sarežģītāk var būt vienkāršāk ar šito sākt. Tad te mēs nevaram. Jā, lai šito būtu 0, jā, mums būs izteiksme ar K. Nu, attiecīgi, mēs šito pielīdzinām pie 0, jā, un mums ir K. Šeit ir nezināmais, tāpēc mums te būs kaut kas da vērtība ar K. Tad sāksim, paskatīsimies, kas ar otro. Šeit 0. Ja šeit ir 0, tad kāda vērtība jābūt omega? Kvadrāts saka no 17. Jā. Labi, nu es jau gribu uzrakstīt tātad omega kvadrāta tā, lai visiem būtu skaidrs omega kvadrātā. Tas ir mums vienāds ar mums, kas ir šeit 1,7 un šeit mums ir 0,1. 1,7 dalīts ar 0,1. Šeit ir 17 un attiecība tātad omega ir sakne no 17. Tagad sakna no 17 mēs varam tad ielikt šeit un paskatīties, kas būs ar U vērtību. Tad šeit sakne no 17 kvadrāta ir 17. 17
Mums būtu reiz 0,8, 13,6. Tad sanāk U1 mīnus 13,6 plus 1 plus kā. Attiecīgi, ja mēs gribam, lai šeit būtu 0, kā 1 ar cik? Divpadsmit koma seši. Nu, un tagad mums jāuzzina, kas te notiek. Ja mums kā ir 12,6, tas nozīmē, ka šeit omega ir 0. Tad V mums ir arī šeit. V. U mums būtu 16, 13,6. Tad viņi abi divi tiecas mīnus bezgalīga. Šeit viņi abi divi ir. Attiecīgi šeit mums V sarkanais punkts sāk no 17. Attiecīgi V mums tad ir tā. Un šeit tā 17. Un attiecīgi tā, kur mums tā U bija. Tā, kad ir šeit 0, tad attiecīgi šeit U mums ir. Nu, jā, tas ir pie 0, jā, tāpēc tas atkal. Un ja šeit atkal, ja šeit ir 0, tad tas vēl pa 13,6. Tad 13,6. Sanāk tā. Es vienkārši domāju, vai nav vēl, kur ir tā, kur U vēl varētu būt 1 ar 0. Tātad U1 ar 0 pie tam. U1 ar 0. Ja mēs šeit, tātad U1 ar 0. Lai būtu pie K vērtības mazāk par 12,6, piemēram, 5. Šeit ir 5, 6 dalīts ar 0. 6 dalīts ar 0,8. Tas nozīmē, ka 7 ar pusi. Un te sakne 0. Tad attiecībā, nu jā, tad sanāk tā, ka masot kaut kā tā. Ot tā izskatās. Šeit mums ir un. Nu, vot, un tagad vajadzētu mums pateikt, kas ar kā vērtību.
Varam pierakstīt maks, kā 12,6. Un jāpārbauda, vai sistēma būtu stabila vai nē. Piemēram, kad mums ir kā, nezinu, tur 5 un 20. Nu, tad mazāk un lielāk. Jo šeit pēc grafika tad izskatās, viņi tātad 3, n ir nepāru skaitlis, tātad viens aiz otru, tātad man šeit izskatās, ka viss ir kārtībā. Bet vienkārši izmantojot jau pazīstamus metodus, jāpārbauda, jāpārliecinās par to, ka viss ir kārtībā. Tad var pieņemt, ka kā ir 5, jābūt viss ir kārtībā. Piemēram, 20 paņemt, tātad ārpus 12,6, nu vai 13 var uzreiz paņemt. Un tad sistēma būs nestabila. Jāpārbauda. Tad pa lielam mēs šeit pat izmantot pirmo metodi varējām izreicināt. Jā, tad pēc pārbaudes tā sanākā, ja ir mazāk par 12,6 ir stabila, ja ir lielāks, tad nav stabila. Principā, ko arī mums vajadzēja pierādīt. Tad šeit mums viss sanāca ļoti, ļoti labi. Ok, tā. Tā var nocest. Tā. Ok. Nu, lai neatkārtotu visu secību, vienkārši pierakstīsim tātad. V vienāds ar minus K pārbaudīt, vai sistēma ir stabila vai nav stabila, izmantojot Mihailova metodi, tātad grafiski. Tagad paši speciāli izvēlējos pēc iespējas vienkāršāko piemēru, lai tagad varētu paši patrenēties. Tā. Labi, kaut kas sanāca. Šeit, principā, nav nekas sarežģīts. Šeit galvenais, kas ir. Tā, kas mums sanāk? Mm, 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 mm.
Mm. Tātad, Tad šeit sanāk, ka V tikai vienu reizi krusto nulli. jā, vot tāpēc šitais piemērs arī ir sanāk tā, kā V mums ir, nu, jeb Y. Tie tas uz plus bezgalību, jā. Tikai vienu reizi. Te mums, kur ir, nu, divi. Šeit tad sanāk tā, un šeit ir sakna no diviem. O tā. Un šeit sanāk viņi secīgi. Bet tikai divas reizes. Tad 1, 2 nav nepārskaitlis. Tāpēc šeit būtu atbilde, ka mēs nevaram noteikt. Jāpārbauda izmantot citu metodi. Nu, viņš tāda nianse, tāpēc tādu vienkāršu piemēru jums iedevu. Šeit ir nianse, kā interpretēt rezultātu. Jāpārbauda, no, ja mēs paskatīsimies šito izteiksmi, ja tad pēc Hurvica uzreiz var pateikt, ka ir stabilā. Ok, labi, tad pēdējais piemērs šodien. Šodien pēdējais piemērs. Šitas jau būs, nu tāds plus mīnus sarežģīts. Un ka man ir taisnība. Noteikt kritisko koeficienta K vērtību. Pie tam šeit būtu varianti vēl, lai atvikrot dzīve. Tātad, kā koeficienta kritiska vērtība? Ot tāds piemērs. Kāds vēl kaut ko izrecināja? Ok, nu labi, tad drusciņi pamēģināsim kopā. Tā, tā. Nu, sākumā mums vajadzētu šitu schēmu vienkāršot, ja? Nu, es laikam taupīšu laiku un uzreiz uzrakstīšu, ka mums šeit būs. . 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
Domāju, visiem tas pats sanāca. Attiecīgi tad D mums ir vienas ar atveram iekavas plus K. Attiecīgi mums būs K plus T1, T2, S kuba plus T1, S kvadrata plus T2, S kvadrata plus S. Ir. Tad, ko mēģināsim tad tagad izteikt kā, ja? Ja mēs tagad cenšamies izteikt kā, tad paliela mums tātad grafiskais attēls nav svarīgs, ja? Ja mēs kā neizteicām, tad mums jāskatās grafiku, ja? Tad, ok, tad kā? Kas mums ir ar kā? Nu, jau grafiku mēs skatāmies, bet vienkārši secīgo, kā teikt, nosacījumu mums jāpārbauda. Tāpēc grafiks neko nenozīmē. Vienkārši tā būtu pareizi pateikt. Tā, kā? Nē, ko es tas teidzos. Sākumā mums vajadzētu parakstīt, lai būtu tad, kā plus T1, T2, J kuba, omega kuba plus T1, J kvadrata, omega kvadrata plus T2, J kvadrata, omega kvadrata plus J omega, kas ir vienāds ar K mīnus T1, T2, J omega kubā mīnus T1 plus T2 omega kvadrata plus J omega. Attiecīgi, kā vienāds ar T1, T2, J omega kubā plus T1 plus T2 omega kvadrata plus J omega. Un vēl T1 plus T2 omega kvadrata. Šeit mums būtu tā, J omega varētu šeit, tad T1, T2 omega kvadrata plus 1. Vot tā. Tālāk. Tabulā. Tabulā. Ja es kaut kur kļūdos, tad lūdzu uzreiz. It kā, jā, Jo, tur V kā teikt, ir ar mīnuszīmi, mīnus T1, T2. kas mums šeit bija Laikam tas mīnus sanāks. reku. Jā, es sapratu, tur vienkārši samainīs, jā. Jā, mēs izteicam kā tagad. Pēc Jā, kā ir jā. vienāds. Tā. Omega un V. Nu, mēs gājam,
Nu, skatāmies tā, ja ir 0, tad skaidrs 0, un šeit būs reiz 0, arī būs 0. Kaut kā tā. Tā, iesim skatīties tad. Nu, šeit, ko mēs varam pateikt, tad T1 plus T2 vienas ar 0. Attiecīgi šeit, ko mēs varam pateikt, tad, lai būtu 0, omega kvadrāta vienas ar ko? Ar 1 dalīts ar T1, T2. T1, T2. Vienīgais te mums ir plus, tad mums šeit mīnusam jābūt. Tad omega kvadrāta. Omega kvadrāta, tad T1 omega kvadrāta ir 1. Tā, stop, es šeit man, ot, te man zīme. Ot, es domāju, tad šeit ir plus, tad attiecīgi plus mums, un šeit ir mīnus. Šeit ir -1, ot. Vienkārši tāpēc, ka, nu, mīnusu mēs nevaram taču sakni paņemt, ot, kur es kļūdījos. Tad, ok, tad attiecīgi omega ir viena sakne, nu, 1, T1, T2. Tātad. Tagad šito izteiksmi mēs ievietojam pie U vērtības, tad U mums būtu T1 plus T2. Reiz sāk no 1, T1, T2 kvadrātam, kas ir T1 plus T2 dalīts ar T1, T2, vot tā. Tad rekur mums ir, jo savādāk šeit mēs nevaram pielīdzināt, ja, nu tā kā attiecīgi te mums ir T1, T2, 1 ar 0, tad attiecīgi tā kā, nu, otrās nulles mums nav vienkārši, ko es gribu pateikt, ja, tad vai šeit 0, vai šeit 0, tad T1 plus T2, 1 ar 0. Tad attiecīgi mums ir divas robežu vērtības. Šitais, kas pēc būtības ir 1 ar 1, T1 plus 1, T2. Tas ir tas pats, ja? Un T1 plus T2, 1 ar 0. Tas nozīmē T1 plus T2, lai būtu lielāks par 0. Tad attiecīgi otrais kriterijs. Nu, skaidrs, ka mums ir atbilžu varianti un mums šitais te. Bet par otru, par grafiku, tātad mums sanāk grafiski. Sanāk abi divi no nulles. Šeit būs tas punkts un attiecīgi. Lai otrais krustojums te būtu, tad te 1 plus T2, 1 ar 0. Tad šeit ir 1 vienkārši punkts. Nē, tas ir, sorry, tas nepareizi. Tātad šeit ir frekvence taču. Tātad šitam te punktam
jābūt šeit. Tad frekvence vienāda ar 0. Tad šeit ir T1 plus T2 vienāds ar 0. Man vienkārši nesanāk interpretēt šito izteiksmi. T1 plus T2 vienāds ar 0. Kādas T1 un T2 tādas vērtības, kad viņu summa būtu vienāda ar 0. Jā, tad mums šeit ir vienkārši divi koeficienti pareizi. Tad būs viens ar plusu, viens ar mīnusu būs. Nu jā, attiecīgi mēs to nevaram uzzīmēt. Kad jā, šeit zīmēt summa būs. Tas pats, jo šitais arī. Šeit arī nav skaidrs, cik tur kopā būs. Kāda tur būs vērtība, bet vienkārši šita būs koeficienta kritiska vērtība sanāk. Jo mēs viņu izteicam. Re, kur ir. Tad viņš nevar pārsniegt. Pie tam, kad T2, pie tam T1 plus T0, lai viņi būtu vienādi ar 0. Šeit arī blakus nosacījums. Bet atkal šito nosacījumu, kura gadījumā jāpārbauda ar citu metodā. Jo šeit mēs nosakām koeficientu un pēc tam šito jāpārbauda. Tāpēc tas mums neko nedos pa lielam. Ka viņš ir, ka viņu nav. Labi, kura gadījumā šito uzdevumu mēs atrisinājam. Labi, tad principā es domāju šodien arī viss. Nākamreiz mēs rakstīsim kontrolu darbu. Pirmo daļu. Tur būs tātad sākot no teorijas līdz līdz vienkāršojumam. Tātad, kur uzdevumi būs vienkāršot tātad schēmu, ja? Tātad tikt līdz pārvades tātad funkcijas, ja? Tātad, kur ir Q dalīts ar D. Tas būtu pirmais kontrola darbs, a otrais kontrola darbs beigsies, jā, ar uzdevumu vai kādu, tu teiksim, ar līdzīgu uzdevumu atrast to koeficientu kritisko vērtību, bet, kā es saku, tur teiksim, būs vienkāršāk nekā šeit. Tik sarežģīti tur nebūs, jo kā es teicu, kontrola darba visi uzdevumi ir drusni vienkāršāk. Tā kā tā.